Sveiki, esmu Andris, 24 gadus vecs somierietis, uzņēmējs, kurš nesen ieguvis augstāko izglītību. Un šobrīd mērķtiecīgi bruģēju sev attīstības ceļu. Un nelielu ieskatam, ar ko es nodarbojos. Meža apsaimniekošana, tad teritorija apsaimniekošana. Esmu izveidojis dārza spēli, kur ir gatava ražošanas procesam. Un visbeidzot, nesen ar draugiem esam atvēruši tējas krodziņu Valmierā. Šīs ir lietas, ar ko es ikdienā pelnu sev iztiku. Un es gribu teikt, ja es viens spēju sev radīt un vēl kādam darba vietas, tad varu tikai iedomāties, ko var izdarīt valsts mērogā. Un gribu teikt, ka mums jābeidz visiem ir čīkstēt un salīdzināt ar citiem, kam iet labāk, un jāsāk kaut kas darīt. Un lūk, mans viedoklis. Manuprāt, mums valstī ir jāsāk saimniekot mazliet efektīvāk, racionālāk un jāizmanto to, kas ir dots. Pirmkārt, tie ir dabas resursi un kā lielākā mūsu bagātība koksne. Nozāģēt koku un pārdot tā nav māksla, bet radīt pievienoto vērtību. Un to var izdarīt nedaudz palauzot galvu un izdarīt efektīvi. Jautājums tāds, vai Latvijā viss ir kārtībā ar likumdošanu, jo mums ir tik daudz mežu, un mežos ir sagāzušies koki, kas visticamāk ies bojā, satrūdēs. Bet realitāte ir tāda, ka mirstīgais cilvēks nevar atnākt legāli un sazāģēt sev malku, lai sasildītu savu ģimeni. Nu, vai tas ir normāli? Nākošais, par ko es gribētu runāt, ir ražošana. Un tik ļoti nepieciešamie resursi ražošanai, kā piemēram ēkas. Latvijā ir tik daudz saimniecības ēku, kas iet bojā. Reāli viņas kādam pieder, bet netiek izmantotas. Lielie ražotāji var sev uzcelt no nulles lielas ražotnes, bet reāli mazajiem šīs būtu ideāls telpas, kur uzsākt savu biznesu. Kādam, manuprāt, ir jābūt premjeram. Kompetentam, godīgam, uzņēmīgam. Vēl premjeram ir jābūt autoritātei gan politiķu, gan Latvijas iedzīvotāju acīs. Ir jābūt cilvēkam, kuru ciena, kura viedokli respektē un iespējams pat no kura mazliet baidās. Vai man piemīt šīs īpašības? Iespējams, bet par to varētu labāk pateikt mani līdzcilvēki. Paldies! Cerams uz tikšanos!